Skatīsies šo grāmatu? Pastāvīties. Tā bija sarežģītāka un nopietnāka. Rencēnu pagasta pirmās bibliotēkas vadītāja Andra Rauniņa jauniešiem no Kamphilu ciemata Roškalni palīdz izraudzīties piemērotāko lasāmvielu. Tā kā jauniešu bibliotēkā viesojas bieži, Andra jau zina, kāda žanra grāmatas katram ieteikt. Tieši viņas individuālā attieksme pret tik vienu lasītāju, izpalīdzība, darba mīlestība un entuziasms mudina vietējos iedzīvotājus atkal un atkal atgriezties bibliotēkā, kas ir nevien pagasta izglītības un kultūras centrs, bet arī mājīga satikšanās vieta. Iejūtība, sapratne un pietāte, tāda ļoti jauka attieksme no Andras puses. Man tiešām pati ir tā, kas izstaro gaismu. Andra Rauniņa vienmēr ir viesmīlīga, ar dvēseles siltumu sagaida ikvienu, vienmēr viņa ir atvērta visiem. Un ar labestību un tādiem labiem vārdiem viņa sagaida un arī pavada ikvienu apmeklētāju un līdz iedot savu gudrību un tādu ticību labajam. Andra Rauniņa bibliotēkā strādā jau 11. gadu. Šajā laikā nostiprinājusi sadarbību gan ar Kamphilu ciemata Roškalni, gan arī ar Rencēnu pagasta izglītības iestādēm un pensionāru biedrību, lai veicinātu lasīt prieku un atgādinātu, cik interesanti un aizraujoši ir grāmatu pasaule. Andra organizē dažādas pasākumus un apmācības, tostarp arī valodas kursus. Turklāt arī pati regulāri dodas pieredzes apmaiņas braucienos uz citām pilsētām un valstīm. Mēs esam izbraukuši Daugavpili, mēs esam Latgales pusi, Ziemeļlatgali, Balvas, Gulbeni, Viļaku. Esam izbraukuši Kurzemē, Ventspili, Kuldīgu, Jūrkalni, tepat pa Vidzemi, Cēsis. Un es esmu kaut kā arī aizsākusi tādus tālākus ceļojumus kopā ar Latvijas Nacionālo biblioteku, organizējot no Rīgas turismu firmu kopā uz Horvātiju, uz Skoteju. Šogad, pagājušais gads, gan tas iznāk, tad bijām uz Izraēlu. Un tas ir tā ļoti, ļoti tā savādi, ka tu tā aizbrauc citā zemē un tu redz tās citas bibliotekas, bet tur arī ir tā vērtība. Tu viņus redzi un tu redzi, kurā virzienā tu ej un kurā virzienā pasaulē iet. Andra Rauniņa atzīst, bibliotekārs amats ir dzīvesveids. Tā ir iespēja ne tikai izsniegt grāmatas, bet dot vietējai sabiedrībai arī ko vairāk. Ja ir kāda vieta, kurā nav baznīcas, ja ir kāda vieta, kur gars stāv un kāpj debesīs, tad tā ir skola, un aiz skolas seko biblioteka. Un man liekas, ka tā ir tā bibliotekāra sūtība, tā arī ir tā gaismas nesējs. Pašlaik Andra gatavojas Burtnieku novadu grāmatu svētkiem, kas norisināsies māja beigās.